mirklī slavu Dievam, un es domāju, ka mēs varam sākt ar to. So we will start with Ieva, my wife, Eva. kas ir Jēzus priekš tevis What Jesus means to you šajā dzīves posmā? right now. Šajā dzīves posmā viņš ir tas, kurš, tas lielais spēks, It's a big power, great power, kurš mani ir atslabinājis no važām. set me free from all my bondages. Un arī skolotājs. And he's my teacher as well. Un arī mans aizstāvis, kad nāk meli. And he's my protector when lie comes. Un, protams, mans mīlošais tēvs. And of course, he's my loving father. Pirms cik gadiem un kādā dzīves posmā tu satiki savu kungu un glābēju? How long time ago, and what was the obstacles when you met your Savior, Jesus? Satiku kungu Jēzu pirms 3 gadiem, no jau 3 years ago, 1. jūnijā mēs abi kristējāmies we both got baptized first upē. in the river. Tieši tā kā es to biju And izsapņojusi. this was exactly I was dreamed of. Jā, es uzdošu savu jautājumu to pašu, un es gribētu teikt, ka I will ask the same question to me myself. un es domāju, ko es gribētu jums nodot, And I'm thinking what I would like to deliver for you. un šobrīd gribētu teikt, ka tas ir tas, ko es esmu vairāk vai mazāk darījis, ir kopš Kristus ienāca manā dzīvē, es esmu sevi salīdzinājis ar citām pieredzēm. Since Jesus came into my life, I compared this with all my other experiences I had in my life. Citu cilvēku pieredzēm, And other people experiences, citu mācītāju pieredzēm. other preachers' experiences. Un es ar katru dienu aizvien vairāk saprotu, And every day I just understand more and more. ka ir nepieciešams gremdēties vārdā, It's so important to dive into Word of God, gremdēties lūkšanā, dive into prayer, jo pieredžu ir daudz, because those experiences are so many. un cilvēki, nu tagad ir mums YouTube, And you know, we have YouTube, podkasti, podcasts, daudz maldu mācību, lots of witchcraft and wrong directions where you can go. pat ne witchcraft, bet es runāju tieši par evaņģēliju. Even about gospel, which is twisted. Un pietiek nedaudz rauga, lai saraudzētu visu mīklu. If you just have a little bit of yeast, it's already breeded. Tāpēc es tiešām gribu mudināt katram And I encourage everyone, lūgt Dievu personīgi really pray to God personally. un lasīt vārdu And personīgi read your Bible personally. un veidot attiecības ar mūsu kungu Jēzu personīgi. Those relationship with God and Savior personally. Un tik daudz ir teikuši, jo es sastapu Jēzu, es sastapu Dievu, un tu So biji tāds, many said, I met God, I met Jesus, and tāds pārdzīvojums un tāds saviņojums. very great experience. And Un es gribētu, nes šo saviņojumu, šo sastapšanos. and these feelings. Man nav bijis varbūt tā 1-pret-1 sastapšanās, bet gribētu teikt, ka es ar viņu sastopos ik reizi, kad es, tā kā tagad, es ceļu rokas, es slavēju Dievu, un es vienkārši satiekos ar viņu tajā brīdī, un tas man piepilda, un tās ir priekš manis tās mazās sastapšanās, kuras man atklāja viņa personību un viņa klātbūtni. So I encounter Him every time when I raise my hands. Not just once, but every time when I just have this sense like I want to meet with Him and I just come into this interaction. And these are those moments when I really feel
we are dzīvi, here, un mēs esam ticībā, and we are alive, and we are in faith, un vienā garā, and in the same spirit, un vienā kristībā. in the same baptism. Un tas, kas atšķir būšanu Kristu no būšanu okultējā, no būšanu šamanismā, no būšanas tumsas pasaulē, So what is different from being in Christ and being in occult things and all other witchcraft things, and or in the world, being in the world? jā, vai tā ir pasaule, vai tas ir vēl sliktāk, ja, kur mēs abi ar sievu bijām. So we both with my wife were in these bad things. Un es piedzīvoju arī, ka daudzi ticīgi cilvēki vēlas tur ilgoties. I know many even Christians want to take a look in those things. Nedariet to, Don't do this. jo mēs esam bijuši hinduismā, budismā, Maybe in Hinduism, Buddhism, šamanismā, shamanism, raganu mācībās, like witchcraft things, algdievīgu pielūgsmē, all the idol worshipping, dažādu vielu lietošanā. all kind of substance used, Un visas šīs vielas, and all those visas substances, jogas un yoga meditācijas, and meditation. tās ar sevi nes kaut kādu garu. This brings something with them, some kind of spirit. Un ir divi gari, ir svētais gars un ir ļaunais gars. So there are two spirits, evil spirit and Holy Spirit. Un svētais gars ir tiešām slava Dievam, pats šķīstākais, pats varenākais, kas var būt, kas ar mums notikt. Is the most holy and precious and the best thing ever can happen with you. Un, jā, kā jau brālis minēja slavēšanas sākumā, viņš teica, As brother said at the beginning, ka tās lietas nenotiek 5 minūtēs. those things are not happening in 5 minutes. Un ir pagājuši 3 gadi, kopš mēs atgriezāmies pie Kristus. And 3 years passed by since we met Jesus Christ. Un manā ticības ceļa sākumā es dabūju brīvību uzreiz no tik daudzām dažādām vielām, es pat nesāku viņas uzskaitīt. And even in the very beginning of my faith walk, I got freedom from so many substances and things which I have used. I will not count them even here. Jo viņas ir pat daudz, lai saskaitītu vienkārši. It's too many to count them. Bet kaut kas arī paliek tomēr, kas nenotiek uzreiz, un ja Some mēs things are still somewhere which are not happened immediately. jā, un es pieļauju, ka daudziem no mums šādas lietas ir. Mēs kaut ko spējam iedomāties, kaut ko, kas varbūt mēs zinām, no kā būtu jābrīvojas, bet mēs krītam un mēs ceļamies, un mēs krītam, un ir brīžiem tik grūti. And probably we are some people, many people here, who have some things where we are kind of falling and rising up, falling again, raising up, and just trying to change some things. Un es tieši vēlos uzrunāt vīrus šajā jautājumā. And I really want to talk exactly to men's hearts. Es domāju, ka viņi zina, ko es runāju. I think you know what I'm talking about. Un es gribu tikai atgādināt, ka šī lieta, ko es runāju, ko visi vīri zina, ko es runāju, And the thing, I hope you know what about I'm talking. darot šo lietu, mēs ielaižam savās dzīvēs ļaunos garus, When we are doing these things, we just open the door for evil spirits, demonus, demons, kuri apslāpē svēto garu, who will stop the Holy Spirit. bojā mūsu attiecības ar Dievu, And they destroy relationship with God, ar mūsu sievu, destroy the relationship with our wife, our number, my wife, līgavu. or maybe bride, Bet es gribu atgādināt, lai kas tas būtu, whatever it is. vai tas ir tas vai tas, katrs iedomājamies savu lietu, You know your thing, bet ir brīvība, but there is a freedom. un ko dēls darīs brīvs, tie tiesa būs brīvi. And whose son sets free is indeed free. Jā, un gribu iedrošināt atgādināt, ka Dievs, ja mēs turpinām pie viņa vērsties atpakaļ So just encourage you, if you go back to God, un nožēlojam, if you repent, kaut vai tas 7 reizes dienā, even if that's 7 times in a day, ja,
izbaudīsi to tumsu, kur tev varbūt likās gaisma. Un kad tu piedzīvoji patieso gaišumu, kas ir Jēzus, kas ir tas spilgtākais moments, ko tu atceries, vai what was the most precious moment, or when you can compare when you were in this darkness, which seemed like light, but when you met the true light, which is Jesus Christ, what was the most precious moment for you? Sātans nāk kā gaismas eņģelis. The devil, he comes like an angel light. Viņš nāk Like apburt cilvēkus. he comes to impress you. Viņš piedāvā visādus labumus. He gives or just tempts you for all kinds of good things. Tā skaitā arī piederību kādai atsevišķai grupai. Like you would belong to some kind of group. Cilvēkiem. People. Viņš vilina ar ievainojumiem, taviem iekšējiem ievainojumiem. And he tempts you through those inside wounds. Un cilvēks, kas vēl nav atradis Dievu, And the person who didn't find God yet, var iekrist viņa lamatās, he can trap in these places. Or these. kas no ārpuses izskatās ļoti spožas un pat svētas. And from outside they look really shiny, even holy. Viņš sākumā arī jūs apbalvo kaut kā. And in the beginning you get some benefits or just rewards. Lai ievilktu vēl dziļāk That savā pull you valstībā. more deeper in this dark kingdom. Sākumā arī sākot, viņam patīk, ka viņu pielūdz, And he likes that he would be worshipped as well. jo arī viņš gribēja būt Dievs. Because he wanted to be God. Un viņš izmanto visus līdzekļus, lai viņu pielūgtu. And he used all the possibilities or all the sources that he would be worshipped. Un tā arī es And same me. pielūdzu viņu, I nezinot to. worshipped him, even didn't know about that. Un pirms neilga laika tieši And not so long time ago, Jēzus vārdā in Jesus' name, pārcirtu visas šīs demoniskās saites, kas bija I caught all those demonic attachments or saucot katru šo dievību vārdā. I named every idol or every god, little god, by the name. Un lūdzu Dievam piedošanu, And I asked God for forgiveness. jo es gribu būt brīva no. Because I want to be free. Un, jā, kā jau vīrs teica, kad sākumā likās, kad mani nokristīja un viss beigsies. It looked like I was baptized and I thought, it's done. All is finished. I'm good now. Un tiešām Dievs sākumā saviem mazuļiem, tikko piedzimušiem, dod savu žēlstību un mīlestību. And in the beginning, God just gives this grace for all the spiritual babies when you just born. Un tiešām likās, ka vienkārši pietiek ar to, ka eju uz ielas un saku, vienkārši Dievs ir labs, mīliet viņu. And I thought, it's all good and enough. Just go on the streets and say, God is good, just love Him. Bet pēc kādiem gadiem, viena, divi jau sāku saprast, kad notiek šī garīgā cīņa. But after 1-2 years, I understood there is real fight in spiritual life. Un, ka
mūsu vecais cilvēks, mūsu vecā daba, and when our old personality Old or Adam. creation, old nature, grib vilkties uz iestaigātām taciņām. it always wants to go all the ways where they have been before. Un tad Dievs pārbauda tavu ticību. And then God tests your faith. Un tad ir laiks stāvēt ticībā. And then it's your time to stand in your faith. And prove. Un neiekrist atkal Sātana lamatās. And don't go those routes and don't do those things which you have done before. Jo arī viņš nepadosies līdz pat galam. Because he's really persistent and he will fight as well. Tāpat kā Dievs nepadosies par mums. And you know God will not give up for you. Bet Sātans ir sakauts. And devil, he is victim. Un Jēzus ir kungs. He's so Jesus is the Lord and devil is a loser. Un, Devil is beaten. He's beaten, he's a loser. un es apliecinu, ka Jēzus ir mans kungs. And I just say, Jesus is my Lord. Un es apliecinu to šeit draudzes And priekšā. I just declare this here before you all. Un tādēļ viņam nav vairs vārds.